Sveiki, šeit Kalvis no Eurogold, un šodien es jums nedaudz sīkāk pastāstīšu par Latvijas bankas kolekcijas monētu cenām un uzglabāšanu. Kā pareizi tās uzglabāt, piemēram, tur marinēt. Ņemiet vērā, ka pati zemākā pārdošanas cena kolekcijas monētai ir laikā, kad tā ir pieejama valsts bankā. Ja savu kāroto monētu nenopirksiet šajā laikā, pēc tam nāksies maksāt vairāk. Kad visa kolekcijas monētas tirāža bankā ir izpirkta, tad tās cena pieaug, un atsevišķos gadījumos pat vairāk kā 10 reizes. Ja Latvijas banka ir izlaidusi kādu sen gaidītu un pieprasītu monētu, tad iznākšanas dienā šīs monētas iegāde varētu būt diezgan apgrūtināta. Savukārt mūsu veikalos šo monētu var iegādāties bez garām rindām. Visas jaunākās kolekcijas monētas par bankas cenu var iegādāties abos Eurogold LV veikalos jau monētas iznākšanas dienā, un šī cena paliek nemainīga, kamēr monēta bankā ir pieejama. Puf. Monētas kapsula ir vienīgais, kas pasargā monētu no pirkstu nospiedumiem un ārējās vides ietekmes. It īpaši tas attiecas uz pulētajām, jeb tā sauktajām proof monētām. Monētas pulētā virsma ir ļoti viegli saskrāpējama, pat ar pirkstiem. Nepareizas apiešanās rezultātā, piemēram, izņemot monētu no kapsulas un skatoties ar rokām, tai rodas bojājumi, un tie var samazināt monētas vērtību par desmitiem, reizēm pat 100 eiro, tāpēc mēs iesakām monētu no kapsulas ārā neņemt. Ja tomēr pirkstu nospiedumi uz monētas ir atstāti, nevajadzētu censties tos notīrīt. Jebkādi mēģinājumi tos notīrīt ar, piemēram, mīkstu lupatiņu vai vati, to neatgriezeniski sabojās vēl vairāk. Jo uz monētas pulētās spoguļveida virsmas radīsies mikroskrāpējumi, kurus atjaunot vairs nav iespējams. Šī ir kolekcijas monēta, kas kalta par godu dziesmu svētkiem, un uz tās virsmas ir atstāti pirkstu nospiedumi. Tos nevajadzētu mēģināt tīrīt. Ja to darīsiet nepareizi, var sanākt kā ar šo monētu, kas ir veltīta pasaules čempionātam hokejā Rīgā 2006. gadā. Un uz monētas proof virsmas ir bijuši pirkstu nospiedumi, un tad ir mēģināts tos notīrīt, šādā veidā monētu saskrāpējot. Monētu var daļai saglabāt un iemērcot speciālā šķidrumā, kas to var attīrīt no pirkstu nospiedumiem un netīrumiem, taču no skrāpējumiem gan šķidrums neglabs. Ja jums ir kāda kolekcijas monēta, iesakām pret to attiekties kā pret vērtīgiem mākslas darbiem. Šodienai tas arī viss. Atcerieties like, komentējiet un dalieties ar šo video ar saviem draugiem. Visu labu!